Čau, čau! Šodien video par Amiju, otrā daļa. Šodien mēs viņu sāksim savest kārtībā, pasūtīsim detaļas, saņemsim detaļas, remontēsim viņu un tā tālāk. Būs arī kaut kādas jaunas lietiņas, ko es iemācījos, varbūt ko jūs iemācīsieties. Tā kā skaties. Un ja tu skaties, lūdzu piesako manam kanālam, tas man ļoti palīdzēs attīstīties un augt un filmēt vairāk un darīt vairāk. Tā kā, ja tu skaties mani, lūdzu piesako. Šobrīd Amija izskatās šādi. No šejienes viss ir vesels. Šajā stūrī pietrūkst pagrieziena rādītāji un stikla. Te ir tā skrāpe bijusi. Pietrūkst spoguļa. Pats spoguļa korpus ir, bet nav spogulīša paša stikliņa. Šeit šitā pietrūkst. Tā. Jā, aizmugurējā stikla pietrūkst. Un noteikti vēl kaut kas pa sīkumiem pietrūkst, bet kopumā izskatās šādi. Vēl sarakstam klāt nāk numura apgaismojums un kalpaki. Pa lielam aizgāja visa diena, lai sameklētu detaļas, bet pirmo detaļu, ko atrodam, tas ir sānu loks no Francijas, kopā izmaksāja 64 eiro. Visgrūtāk atrodamā lieta bija šitas plasmasiņš loga turētājs. Atradām tikai vienā mājaslapā no Itālijas, izmaksāja 16 plus 20 eiro piegāde, sanāca 36 eiro. Aizmugurēju logu beigās pasūtījām tepat Latvijā Valmierā. Bija it kā mazliet lētāks variants no Francijas, bet bailes bija, kā viņa piegādās, ka nesasitās pēc sevi. Logs izmaksāja 121 eiro plus pašai jābrauc pakaļ. Kalpaki vai dekoratīvās riteņu uzlikas. Viņu ir ļoti liela izvēle, iepatikās 3. Piemēram, šitas melnais, bet domājam kā uz mašīnas. Tur nāca palīgā mākslīgais intelekts, un arī viņš palīdzēja ne tik uztaisīt vizualizāciju, bet arī kā tas varētu izskatīties kustībā. Uzraksti tu komentāros, kurš tev vislabāk patika variants. Bet mēs arī izvēlējāmies vienu no šīm 3 variantiem. Jā, un jāatzīst, ka mākslīgais intelekts arvien vairāk un vairāk ieviešas mūsu ikdienā un ikdienas dzīvē. Pagrieziena rādītāju un numura apgaismojumu atrodam lietuviešu saitā RRR. Viņš ir tās tā kā apvienojums daudzu šrotu, daudz pārdevēju apvienojums. Sanāk, ka numuru apgaismojums, es 2 paņēmu numuru apgaismojumus, vienu Mikus un vienu jaunajam Amiju. Sanāk, abi 2 nāk no Latvijas un pagrieziena rādītājs nāk no Francijas. Par Citroen spoguli atradām šitādu variantu. Diametrā viņi ir vienādi. Vienkārši doma šito te pamainīt uzlikt uz šitā. Kā tev izskatās, ir vienādi. Velosipēdu spogulis depo. Sanāk visas 7 detaļas, kuras vajadzēja atrast, pasūtītas. Un sākam pamazām jau saņemt viņas. Pirmo detaļiņu dabūjam depo. Depo visam palīdz. Svētku dienās saņēmām SMS-u no Venipak, ka pienākusi pirmā paciņa uz Latgales ielu. Latgales ielā agrāk nebija bijis nolaktavās, tā kā īsti nezināja, tur ir, bijām domājuši, ka tur būs pakamāts, tā kā visās standarta vietās. Tāpēc arī droši braucam 31. decembrī uz Venipaku. Neizskatās, ka tur strādā. Durtiņas ciet.
Apskatījāmies vēlreiz Veni, pakam ir 22. 27. vārti, bet izskatās, ka šodien te neviena nav. Īstenībā debīla situācija, speciāli atbraukt un nobučot aizvērtas durvis. Atbraucām uz Lemonu pakaļ. Šitādas štekerīšu gan numuru apgaismojumu vajag, gan pagriezienam tādu pašu vajag. Diemžēl 2. janvārī slēgts. Būs jābrauc vēl kādu reizīti. Mēģinājums numur 2. Šodien ir kaut kāda kustība. Skatāmies, vai sanāks. Pateica, ka jāiet, kur loks, tad tur visu pateiks. Ir, atnāca paciņa. Interesanta sistēma, tur ofisā bija jāiet, jāpasaka visus numuriņus, un tad man paciņu atdeva. Labi, tas varētu būt numura apgaismojums, vispār pēc izmēra. Mums sanāca tāda maza diskusija ģimenē, ka būs vai nebūs redzams, ka tas nav oriģināls. Es saku, ka nebūs. Manējie saka, ka būs. Es pakluso nomainīšu uz Miku Samī. Tas ir Mikusa. Un paskatīsimies, vai viņu pamanīs. Nedēļu 2. Vienīgais tas, ka viņš ir tīrs būs. Tūlīt pārstrūvēsim. Izņēmu ārā no ābolīša. Gan oriģinālo, gan nē. Diametros ļoti līdzīgi izskatās, kā vajadzētu laikam darēt. Noliku abus blakus. Šitas ir oriģināls, šitas ir neoriģināls. Baigo starpību es neredzu. Pilnīgai ticamībai es viņu arī biku nosmērēju. Tagad viņš vispār iederās. Kā tu domā? Ir redzams, saprotams, ka tas nav oriģinālais, vai neviens neko nepamanīs. Pirmā Veni paciņa. Es domāju, ka tur iekšā ir šitāds. Tas ir no numura apgaismojums aizmugurē Mikusam. Viņš arī izdevās, tāpēc mēs pasūtījām 2. Šis konkrētais ir no Peugeot 308, bet atradu pēc kodiem, ka viņiem vajadzētu būt vienādiem. Pēc ka kodiņš ir... Kaut kur bija kodiņš. Tad apskatīsimies, atpakosim, apskatīsimies. Skatāmies. Tā. Man izskatās, ka viņi ir identiski. Mēram. Tā, pārbaudīsim veco. Vecais nestrādā. Un pārbaudīsim jauno. Jaunais strādā.
Un vēl atnāca kalpaki. Arī ļoti gribās atpakot, pamērīt. Es domāju, ka uzliksim uz šitām vienu gabaliņu, pastīsimies. Īstenībā tā paņemot rokā, pirmais iespējas ir ļoti labs kaut kā. Nezinu, kāpēc, bet biju domājis, ka būs sūdīgāk. Tūlīt piemērīsim. Šobrīd man galvā grozās tāds jautājums, vai tas, ko bija sazīmējis, uzģenerējis mākslīgais intelekts, tas sakritīs ar dzīves realitāti vai tomēr būs pilnīgi garām. Kā tev šķiet, sakrīt vai nesakrīt bildītes? Man liekas, ka tīri labi piestāv. Pēc krāsas, pēc formas. Šodien mazliet paspēlējos ar Miku Samī, bet paciņas jau nāk. Es domāju, nedēļas 2 un būs jau tīri lielākā daļa detaļu būs. Tā arī dzīsim īsto ami iekšā garāžā, viņš tagad ārā sniegā stāv. Un tā jau sāksim, bet gribējās pačibināties ar jaunām detaļām, tā kā kaut kas ir uz priekšu pagājis. Tā kā pāris detaļas ir atnākušas, gribas tomēr to logu pamērīt, kalpakus uzlikt. Biku apsnedzis ir, bet jādzen iekšā. Jā. Brauc. Stop. Spolē. Jā. Džipiņš. Un ar ieskrējienu pāri. Spolē. Tik jocīgi, ka viņš atpakaļ gaitā nespolē, uz priekšu spolē. Nu ko, mēģinam. Laipni lūgtu Amija workshopā. Te mums ir atslēgas darbi, te mums tur logas darbi. Galvenais jautājums vai der, bet pagaidām nerausim nos, lai viss atkūst. Izskatās. Pēc, ka sāku domāt, varbūt viņi kaut kāda dažāda mēs būs, bet ko uzreiz cits Amī. Izdomāju kušanas procesu šitādā veidā pātrināt. Tik sniegs ātri atkūst. 2 minūtes un viss ir atkusis. Varam ņemt nost. Tikko ieraudzīju, šeit ir vecās silikons arī palicis. Vajag to kaut kā mēģināt dabūt nost. Pamēģināšu arī pasildīt un ir maza. Sanāk vienkārši pasildam. Un ar nazīti.
lēnā garā griežam nost. Un sanāk pat šāds smūgs efekts. Šādi apmēram. Beigās sanāk šitāds rezultāts. Ļoti labi nogāja. Baigi tur visu izspodrināt arī nav jēgas, tāpēc, ka tāpat tur līmēsies uz hermētiķi. Bet viss ir superīgi. Super. Ņemam nost skoču. Un sanāk, šitien arī vajadzēs visu noņemt. To gumijas kārtiņu. Gribās piemērīt. Tā labāk varēs redzēt. Noregulēs vietā, nu super. Izskatās labi. Un pa lielam arī tādas pašas tehnoloģijas te visu. Nu, uzsildam un ar nazīti nogriežam. Kā pa lielam līmēšanai viss ir gatavs. Un ko tu teiksi? Kā izskatās? Ieraksti varbūt komentārā. Piestāv vai nepiestāv diski. Par to slēdzi, ne slēdzi, bet lampiņu aizmugurē. Numuru apgaismojumam, kur braucu uz veikalu pirkt. Veikals bija ciet, labi, ka bija ciet, jo pagriezienam ir tomēr savādāks štekers. Man kaut kā likās ātrumā, ka viņš ir tāds pats, bet nē, viņš ir savādāk. Tā kā labi, ka veikaliņš bija ciet. Brauksim, pirksim pareizo. Sadzinām visu garāžā, lai pastāv dienu divas, lai atkūst viss sniegs, tad līmēsim to logu. Miku samī sanāk šiten, kur poga ir šitā tā. Viņa sāka iestrēgt, tā laikam netīrumu iegāja, kas tur, lai tiktu viņai klāt, tikai pa šajienu var tikt. Sanāk, lai tiktu klāti šiten, jānoņem bumpers. Daudz reiz Ķengargā braucu garām, redzēju šitādu auto veikaliņu, ir iemesls beidzot ieiet iekšā. Veikaliņā ir daudz dažādu sīkumiņu, un tā kā man patīk visādas tādas lietas, tas arī veikals patīk. Redz, ko arī visi tie štekerīši varētu būt. Jāņem ir, laikam, paraudziņi, jābrauc uz šajien. Redz, ko vēl kaut kādi ir. Atradām šitādu līmīti. Saka, ka būs īstā. Šodien atnāca vēl divas paciņas. Divas paciņas atnāca. Šitā atnāca no Francijas ar UPS. Kas tur varētu iekšā būt? It kā vajadzētu būt pagrieziena rādītājam, bet pārāk maza kastīte izskatās. Jā, ir pagrieziena rādītājs. Tā, redz, ka mums atnāca pagrieziena rādītājs no Francijas. Un šitas ir no Latvijas. Šeit vajadzētu būt aizmugurējam numuru apgaismojuma. Priekš jaunā Mikusam mēs tev uzlikām.
šeit jābūt priekš jaunā. Jā. Tā ir. Nu kā iepakots, interesanti, kaut kāds kodiņš ir uzrakstīts. Tas laikam no šrota. Jā, ir. Un kā es jau iepriekš sapratu, ka tomēr tie štekeri viņiem ir dažādi. Gan izskatījās, ka varbūt ir vienādi, viņi ir dažādi. Nē, tagad ļoti labi redzams, ka ir dažādi. Tā kā būs jābrauc uz veikalu jāmeklē. Nu, tad sāksim ar to, ka uzstādīsim pagriezienu. Šitien ir, šitien nav, lai viņu uzliktu, vajag noņemt nosti bumperi. Šitien skrūva, te skrūva un apakšā divas skrūvas un tāpat tajā pusē. Un no otras puses viņš pieskrūvēs. Tad, kad atskrūvēja visas 6 skrūvas, pa lielam viņš vienkārši ņemās nost. Te izvelkās ārā tādu ieliknīšu. Un tagad, kā aizmugurē notika, redzēt, šitien ir piestiprināts ar vadu, tas pagrieziena rādītājs. Un tajā aizmugurē, ka ņēma nost, vienkārši brutāli norāva. Un tāpēc tur nav tāda konektora. Un te vienkārši jāatvieno, un tad viņš noņemsies. Tā, un šādi izskatās ar noņemtu bumperi. Tas ir motors. Apakšā, cik es saprotu, tāda tā kā ātrumkārba, ne ātrumkārba, bet kādu pāja un redz, ka no viņas puses es aiziet. Nekā te baigā nav. Sanāk, viņš vienkārši ieliekās vietā. Šādi. Tas nav. Apstājās vietā un pieskrūvējās ar 3 šādām skrūvītēm. Diemžēl oriģinālā bija tikai viena, bet nu atradām tādas pašas, tāda paša garuma. Būs Raimonda oriģinālās. Šitā vietā ir, turās labi. Un izskatās šitā. Ejam mērīt. Tagad video ir pātrināts 8 reizes, bet reāli dzīvē aizņēma 10 minūtes uzlikt bumperi, pievienot abas pagriezienas un pieskrūvāt 6 skrūves. Tā baigi gudrā un sarežģītā tur nav, vienkārši 6 skrūves. Abi pagriezieni strādā. Pats uzzināju par šitām lietiņām tikai gadu atpakaļ. Problēma ir tāda, ka kur pieskrūvēt spoguli, tur šitāds kronšteiņš iet. No tās puses bija skrūva piemetās, bet viņa nolūza. Un man tur jādubu ir vītņi. Ir šitāds vītņu kniedes vītnis kaut kā tā. Uztaisīju pareizo vajadzīgo diametru. Un šito liekam iekšā. Un līdz domāsim, kā viņu ievelcēt. Un sanāk, ka viņš būs vietā, viņā būs vītne. Uztaisim tādu konstrukciju. Šitam galā sanāk vajag turēt, lai šitas negriežas. Un šito vienkārši griezt un redzēt, šitā vietā sāk jau plesties. Sanāk ieliekam viņu iekšā. Un šitiem turam un tur skrūvējam. Grūti uzfilmēt ar vienu roku, bet sanāk šito es turu, lai es vienkārši negrieztos. Un
šito velku klāt. Un sanāk viņa iztušās un ir vietā. Nu, lūk, šitā sanāca ieviltēt, sanāk tur tagad ir vītne un skrūvēt klāte. Nu, spogulīts arī vietā. Vajadzēs te kaut ko domāt, tos plasmas kaut kā remontēt, bet tehniski spogulis vietā. Mēģinam līmēt stiklu. Nekad to neesmu darījis, tā būs arī jauna pieredze man, bet noteikti viss sanāks. Sākumā ar parasto šķīdinātāju špirtu, kas ir vienkārši noiesim stiklu, noiesim šitenu visu, vai vienkārši noņemt lielos biezumus. Redz, ko stiklu paberzēju, diezgan netīra luptiņa paliek. Tā kā vajadzēs riktīgi nomazgāt. Un arī šitien, redz, ko tīrs ir gabali. Arī viss netīrs paliek, tā kā riktīgi nomazgāsim visu. Vēlāk auto krāsu veikalā nopirku tāds speciāls aptaukotājs. Viņš attauko virsmu, lai kaut kas tur saķera būtu, kas tur būtu, un ar tādu speciālu luputiņu noņem viņu nost. Sanāk, viņš vairs nav taukai. Viņam vajadzētu likt klāt. Cik viss smuks sanāca. Viss nomazgāts, attaukots. Var līmeklāt visu. Šitien ir tādas rievas jānogriež. Un vajag, gan jau, ka nevar redzēt, tādu tā kā trīsstūrīti izgriezt. Lai viņš uz tādu tā kā uz augšu klātos. Tad te taisam vaļā kaut ko. Redz, ka tā bumbiņa. Es domāju, kas tā par bumbiņu tur kratās. Šitien vajag attaisīt. Diezgan stingrs. Ir vaļā. Tagad gan liekam pistolā. Mēģinam. Sāk iet melnais. Sanāca šādi. Var kaut ko redzēt, nevar, bet sanāca šādi. Uzliku mazu distancerīti, lai neatspieru plasmas, lai ir mazliet augstāk. Un ar šitādiem te mēs viņus nofiksēsim vietā. Nu, mēģinam. Nu, vat sanāk kaut kā šādi. Te bija ko jāpadod. Uztaisim, lai būtu vienādi. Paskatāmies, kā šitas stikls ir, pat šitās līnijas ir vienāda šķirba un augšā ir vienāda. Nu, arī mēģinam šeit tāpat izdarīt. Nu, vat tā sanāk. Šitien ir vienāda šķirba.
šķirba, augšā arī vienādi. Te arī un apakšā maza šķirbiņa distancēts. Jāapskatās vēl kā no lejas izskatās. Vai no iekšas kā izskatās. Smaržo iekšā ļoti interesanti, bet viss izskatās čotki arī no iekšas. Kā gaidam dienu, divas. Tā, par aizmugurējo apgaismo viņš strādā, bet redzēt, tur viss ir izlausts. Tāpēc nopirkām jaunu un sanāk vadam šitādu štekarīti vajag. Pagaidām nesanāk atrast, lai viss hermētiski smuki ieiet. Un šitādu štekarīti vajag aizmugurējumu pagriezienā. Sanāk šitās divas lietiņas kaut kur man jāatrod. Viss pagāja 2 dienas, viss ir vietā, viss stāv, nekas nekur netrīc. Super, stikliņš ir vietā. Un tāds kadru salikums, ko man pašam gribējās visu laiku salikt kopā, tas ir realitāte un mākslīgais intelekts. Man liekas, ka nākotnē var izmantot šo funkciju un sanāk jau tīri līdzīgi un kaut kādu priekšstatu var gūt. Ļoti jau gribējās mazliet ietestēt, kā tas loks turās, neturās, kā spoguli strādā, kā vispār mašīnīte brauc ziemas apstākļos. Mazliet ar draugu atcerējāmies bērnību, viku rocini paraustījām. Tāds man sanāca šis video. Ja tu tiki tik tālu un vēl skaties, lūdzu piesako man. Un tiekamies jau drīz nākošajā sērijā.